Nu ko? Gribat atklāšu jums baigo noslēpumu? Zinat, kā to noslēpumu sauc? Upē pavasarī dzīvo arī citas zivis, izņemot vimbas. Es tāpēc gribētu šodien noķert kādu citu zivi, un tā varētu būt rauda, sapals, teiba. Jā, noteikti arī teiba, bet ir viens bet, es nezinu, vai tas izdosies. Pirmā lieta, kas būtu un ir jāizdara, tas ir jānoķer ēsma, un ēsmai izmantošu tikai un vienīgi ūdenstārpus, ir tautā sauktos šiķikus, jeb, kā viņam tur pareizais nosaukums, ir makstenes. Makstenes, tāpēc, ka viņas dzīvo un tais tādas mazas mājiņas, un lai to varētu atrast, no sākuma vajag atrast tādas vietas, kur viņas dzīvo. Nekur, piemēram, te lejā ir kaut kas ļoti tāds līdzīgs, ko varētu jau dēvēt par maksteņu māju. Nu, jāiet meklēt ir. Būs šiķiki, būs arī zivis. Pienācu klāt. Ir tā, ka blakus ir upe, rekur, te viņa arī ir. Blakus ir upe, un pa to upi ūdens šitien te pavasarī gāja pāri. Tā makstenēm patīk stāvošs ūdens, bet viņam jābūt ir siltam. Un tam ūdenim jābūt siltākam šeit nekā pašā upē. Un tad arī viņas ir lielas. Un parasti ir tā, pavasarī tas ūdens ir augsts, bet tāpēc viņas nevar arī tik ļoti vienkārši noķert. Nu, te jāpaiet, jāpaskatās ir. Man šķiet, ka kaut kur kādai ir jābūt tā. Atspulks, tikai manējais atspulks šeit ir. Nē, rekur. Rekuri. Nomaskējies, re? Redzi? O, bet lieta tāda, ka pats tas kāpurs, kas tur iekšā ir, viņš visticamāk ir šeit pēc sajūtām tik liels, ka man āķim drāts stiepli ir lielāka. Un tāpēc viņu tādu pat uzdurt nevar virsū, it kā mājiņa ir salīdzinoši liela, bet paša tā kāpura iekšā, diemžēl, tur praktiski nav. Jāmeklē ir tādi, kas ir tādi riktīgi treknie. Tā, nu, varbūt tās te vēl ir. Jo šīteni varētu būt tāda dienvidu puse, nu vispār šī ziemeļu puse krastam. Jā, tāds ziemeļ dienvidu, tā, rekur, te kaut kāds izskatās lielāks ir. Vo, šitas ir īstais. Skaties, pataisīsim vaļā. Jā, pasties, šitais te jau ir. Šitas ir īstais. Šitādu jau var likt uz āķi virsū 1-2 gabalus. Vispār super. Davai, es strādāju, ķeru tālāk. Tā. Ir baigā fīču viena. Es šitam te rekur tikko apgāju riņķī. Un ja iebrien ūdeni iekšā, tad uzmetās duļķis. Un tāpatās vairāk tu neko neredzi. Nu, baigie diegi te īstenībā ir. Jāpaiet pa krastu vēl, jāpaskatās vēl, kur ir kaut kas. Nu, rekur, cik es te bišku salasīju, kaut kādi 8 gabali man ir iekšā ielikti, jā, kārbiņā. Bet tas ir krietni pa maz, jo viņš tāds baigi vārīgais, tas tārpiņš ir. Un te vēl ir arī maziņi. Tā kā jāiet ir bišķiņi vēl uz priekšu. Nu, pa krastu jāpaiet, jāpameklē. Negribās jau man neko teikt par mūsu Baltijas klimatu. Bet, nu, sasodīti augsts ūdens ir. Nu, tā kā vienkārši nenormāli augsts ūdens ir. Man liekas, ka tās zivis jau arī būs uzmetušas kūleni. Tā, nu es tagad te mēģinu kaut ko sameklēt. Tās zivis būs uzmetušas kūleni un pateikušas, vai mums vajag ēst šitādos laikapstākļos vai nevajag. O, rekur, redzi? Šitien te viens ir. Rekur. Viņam arī šitādas te mājiņas ir. Šis tās pēc salma, bet tur iekšā viņš viens noslēpies. Man jau patīk vairāk tie zaļie treknie, šitie tādi pelēki, ja, šīs mājiņās. Bet ir tās kūniņas, kas ir pa apakšu. Es nezinu, kas tur pa kukaini beigās no viņa iznāk ārā. Kas iznāk no pelēkā un kas iznāk no lielās treknās kūniņas, kas ir zaļās. Bet no tās lielās zaļās ir foršāks. Man roka nosala, nu galīgi nosala. Jo, Haidī, 20 gabali šeit ir. Šeit ir apmēram 20 tie ūdenstārpi, dažāda kalibra, nu ņēmu jau visus, kurus varu atrast. Veca gudrība vēsta, zinat ko? Veca gudrība vēsta. Ja tu nevari sameklēt šodien, nu, šajā brīdī atbilstoši daudz ūdenstārpus, nu zini, ka vai nu būs baigi labā cope, jo tu esi īstajā brīdī. Un tad, kad tu varēsi atrast viņus ļoti daudz un smukus treknus, tad zini, ka tu esi jau nokavējis.
Jo tad noteikti upēs jau sanākus iekšā maile, un uz ūdenstarpiem vairāk nav ko ķert. Nu, vismazām ne raudas, ne sapals, neko. Ķersiet tikai mailes. Mailē nenormāli garšo šie te maksteņi. Nostaigājies te jau visas pļāņškas, kur jau vien varēju. Tiešām baigi sūdīgi ar tiem šicikiem. Ūdens ir augsts un viņi vēl nav izauguši. Uz aprīļa beigām tad viņu būs daudz, bet nu tad vairs nebūs viņu aktualitāte. Un viss ar to būs cauri. Izcili! Viss ir sanācis ļoti izcili. Pludiņš ir izsvarots ar 6 gramiem. Es drusku viņu uzliku jutīgāku, kā viņš tā bišku šūpojās. Tad ķers, nu, es ņemot vērā, ka ķeršu maziņu zivtiņu, ja, tad 6 grami būs ļoti labi. Viņš smuki iešūposies un varēs just mazāko copīti. Nu, man īsti nav pēc fenšuja, tā kā būtu jābūt, ja, kas šito te lāsīti ieliek iekšā starp štopariņiem, ja, lai apakšā mezglu nesistu. Bet ņemot vērā, ka tam svinam iekšā vēl ir kembriks, es domāju, ka nekas ļauns nenotiks. Un arī šitien augšā, kad sitās viņš, nu, pie metiena, viņš var arī uzslīdēt pret pludiņu, atsisties vai arī, nu, bet visbiežāk jau šitien te apakšā pie griezulīša. Tas viss tur nodauzās nost mezglas. Bet es domāju, ka viss būs baigi labi. Štopariņš prasītos, bet Dievs saviņu. Kaut kas jāatstāja arī upē un tam Neptūnam, zini kā, galā ir tak jāatbalsta arī kāds makšķerēšanas veikals. Nevar jau tā, zini, ka visu tikai neko nenoplēsīsim, neko arī sasaudzēsim visu, ja nevienu āķi, neko. Tā kā ir arī kaut kas jāzaudē. Labi, viss jāiet copēt. Upes krastā. Makšķernieki ir bijuši, bet nevienas žāklis. Katru reizi, kā tu noliksi makšķeri vai izvilks ārā sataisīt ēsmu, nav kur nokabināt, rekur te. Nav kur uzlikt. Kaut kāds štrunta koks ir. Nazis. Un jāuztaisa žākle. Kāda ievu. Jūs esat mēģinājuši kādreiz ievu ar rokām nolaust, lai uztaisītu žākli. Tas ir kaut kas neiespējams, ne? Ievai tas ir vispār. Neko tu nevar izdarīt. Jā. Nu, lūk, ar ievām tā ir kā ir. Alksni to vēl var, bet ievu, nu, nekādā veidā. Ir tikai viņa tā, tu viņu nolauz, un tu viņu tur grozi. Zarus nos dabūt nevar. Tad ieviņu uztaisīsim vienu par žāklīti. Būs baigi izcili. Viss, žākle gatava. Var arī gaļu uzcept, ja baigi gribās. Ja man kāds būtu blakām un copētu kaut kā savādāk nekā es, tad noteikti, zini, kā parasti kaut kur tu salūsti un gribās atkārtot tieši to pašu. Es rekur šitādu te zaļu āķīti. Vienkārši man tāds vienīgais palicis. Bija arī sarkanu, to sveķīti, bet nu man ir ar zaļu palicis. Likšu zaļu. Nu, ko likšu? Likšu parasto. Bet var arī parastais āķis maziņš būt, un tur nekāda ļaunuma no tā nebūs. Tā, nu mazais, kur tu man esi? Nevar dabūt viņu ārā no tās mājiņas. Kas tad tas ir? Iznīcināts mazais. Nu, neko darīt. Nu, lūk, un tagad sanāk tā, ka jāliek ir virsū. Kas? 2 šiciki uz viena āķa, ja? Tas nozīmē, ka no tiem, cik tur tiem šicikiem dalīts uz 2. Jā, bet iekšā jāskatās. Bet pavada man apmēram šoreiz ir kādi 45 līdz 50 centimetri. Nezinu. Intuitīvi liekas, ka gribās garāku. Ko jūs domājat? Es jau domāju, zini, kā 10 minūtes stāvu, domāju, ka nu nekā nav, jā. Bet kaut kas ir paņēmis. Jautājums, kā? Rauda. Nu. Tas ir tas, pēc kā es arī uz šajien nācu, nu. Skaties. Viss teorija saiet kopā ar praksi, jā. Ūdenstarps, zaļais sveķītis, pludiņš, pavada, pludināšana. Tu skaties, ne? Un šitā ir tāda, kas nāk uz nārsta augšā. Šitā ar sarkanām spurām, sarkanām acīm. Treknā šitā nav tā, zini, kas tā ir tā ezera raude, kas tas slaidās. Un šitā ir korti. Nu labi, viņa nav tur vai ne 10 kilogrami, bet nu savi 120 gramiņi ir tur. Forši.
Ir. Tas man bija jāpierāda. Tas ir kur viena, tur ir vēl viena. Ir arī tāda ķeseli. Ielikšu iekšā, lai papeldās zivtiņas, jā? Nu, tā vajag. Viņām patīk peldēt ūdenī, tāpēc viņas vajag ielikt. Kaut kāds šitāds puļķītis te ir. Tas starp citu, šitas puļķītis, tas puļķītis te jau bija. Tas nav mans izgudrojums. Viss, metam atkal iekšā. Un sanāk tā, ka iemet iekšā kaut kur tajā virzienā, bet makšķeri es nolieku šajā gadījumā 45 grādi pret otru krastu, nu tā kā pret straumi. Un tad rokām visu laiku to auklu tu piefiksēji. Es piefiksēju, nevis tu, bet es piefiksēju, lai viņa nekrīt no spolas nost. Jo pretējā gadījumā tas pluts, kā viņš skrien pa to straumu, viņš aizskrien. Un tas es nezinu, nu tā kā zini, skaitīt mušas braucot ar velosipēdu, ja, kuras tev garām tur palido, ja, vai kokus, piemēram, ja. Viņi tik ātri kustās, ka, tu jau nevari viņus paspēt saskaitīt, ar mašīnu braucot. Un tāpat tās arī es domāju, ka tās zivs, ja viņai tas stārpiņš vai āķis skrien pārāk ātri garām ar to degunu, viņas vienkārši nespēja viņu nofiksēt, ka tur kaut kas ir. Viņa varbūt tās kāda atsaucās, bet tā visu laiku šitā padodot uz priekšu, tu var tā, arī kaut kādu teritoriju tā kā pieturot izstrādāt. Tad viņa, atver muti un pat taisno ievad iekšā. Paskaties, šitādus te es nopirku. Viņi tādi mazi mākslas darbiņi. Redzēs, tagad jākabina virsū. Viņus izgatavo, šitas ir roku darbs, izgatavo Jānis Kupra. Rāznas Brekši ir tāds uzņēmums, individuāls komersants. Viņš ir TikTokā, viņu var atrast arī Facebookā. Es šodien likšu šito virsū. Es nezinu, cik viņam ir izsvarojums, bet redzi, kad viņu taisa no rokas to pludiņu, viņam tā forma ir izliekta. Es nezinu, kas šitas iekšā ir, vai tā ir spalva, vai tas ir kaut kas cits, vai tā ir niedre, bet viņam tā forma ir izliekta, un var redzēt, ka sanāk precīzi, viņam nav sanācis dabūt viņu cauri, bet tas ir kā reizi straumē viņš forši nostāsies. Pa šito pusi jāpalaiž raukla, jā, tā, kas ir tā mazākā puse, un tas smagākais noteikti nostāsies pa straumē. Un tad šādā veidā tas pludiņš stāvēs, būs baigi eleganti. Tikai te vajag sadabūt virsū kembrikus, un tad jau tā visa štelīte aiziet. Kur es veikalā esmu nopircis šitādus te vērķus, ja, kaut kādi silikona nipelīši tie ir. Baigi foršā lieta. Es 2-3 gadu šitos izmantoju, 3. laikam gads man aiziet sezona. Izmantoju, baigi apmierināts esmu. Tā cena 3,50, šitāda buņģiņa uz visu mūžu pietiek dažādiem kalibriem, pludiņiem un tiem izmēriem. Silikona nipelīti, lai varētu uzlikt virsū. Vajag sāslapināt. Un tad jāmēģina uzstūķēt viņš virsū uz tās pludiņa antēnas virsū. Un tagad ir tā nolubrikantots, ka būs baigi grūti. Tā. Te ir milimetrs, bet tur ir 3. Es tā rezervē paņēmu arī līdzi elektrības tos izolatorus, kā viņus tur sauc pareizi, nezinu. Tos, kurus var uzsilda ar šķiltavām un viņš saraujās. Ja man neizdosies šito dabūt virsū, bet es domāju, ka man izdosies, tad ņemšu to palīgā. Tas tāds alternatīvais variants. Pār ir ļoti pateicīgi. Šeit ir pilnīgs klusums, jā. Pa to pusi vairāk iet tā kā straume, un šeit ir tādi, nezinu, kādi 1,8 līdz 10 varbūt tāds platums, jā, kurā tad ir tāda tā kā straume, tā kā mutuļo, tā kā virmuļo. Ir, kad zivs stāv pilnīgi absolūti straumē, jā, to uz pluda visticamāk jau dabūt nevar, tur ir baigais bombardieris vajadzīgs, un tāpēc slēž pa to straumes malu. Un te ir tā, ka viens mutuls nāk iekšā un otrs ārā, un to pludu visu laiku tur nesā riņķī pa labu pa kreisi. Tad baigi, tur var sakot baigo teritoriju izstrādā ar to āķīti, ja. Piemēram, tagad vispār straumi atkāpās projām no krasta un sanāk veseli tie 10 metri, šobrīd ir vispār tāds, mierīga lēna straume iet. Jo visu laiku tā straume iet, tad viņa uzgriež un tādu visu to malu nokaplē, un pēc tam atkal mierīgais klusums aiziet. Es nezinu, kā tas ūdenim tā veidojās, to varbūt tās zinātnieki var izstāstīt. Bet tie, kas uz pluda ir copējuši, viņi zina, ka ir tie brīži, kad vienkārši mierīgs paliek un tam visam cauri iziet. Zivs šitiem te malā, varbūt tās kāda maile nostāsies, ja?
bet te pilnīgi noteikti pie krasta varat nemest iekšā. Jāmet ir, tur, kur tā straumīte ir, tur, kur tas tecējums. Ja zivs ir bišku sagurusi, viņa iet pa vieglāko ceļu, bet viņa tomēr iet pa to straumi. Nu, tie ir mani novērojumi. Es nezinu, vai tas tiešām tā ir, vai tas tā nav. Nu, tie ir mani novērojumi tā, kā es to daru. Vimba iespējams stāv pa vidu kaut kur upē, jā, tajā straumē. Un tad ar grunteni parasti ir tā, ka ar grunteni met iekšā tajā pašā niknākajā straumē un tad ķer. Uz pluda tu viņai vienkārši klāt netiec. Nu, tad es nezinu, tur kaut kad 15-16 gramīgs pluds vajadzīgs, lai tas svins tur lejā nostājās, jā, un to ēsmu nolikt viņai pie deguna, jo 6, 8 līdz 10 grami, nu to vienkārši svinu tur paceļ augšā un viņš nostājās plakaniski. Bet nu tad arī kātam jābūt tādam, lai to 14 gramīgo pludu tu varētu noturēt un viņš tur viss grabēs un klabēs. Nu nav komforta. Un tāpēc ir vērts pagaidīt šitien patās straumes malā, to zivtiņu, kas iziet ārā no straumes un tad atkal viņu tur var iestumt atpakaļ iekšā. Nu, lūk, no šitā notiek tā visa pludināšana. Nē, es saku, baigais sapnis. Un man jau patīk tas, ka tas visu laiku, tas tiešais kontakts, redz, ar roku tu to auklu vai nepadodi, jā. Nu, tev visu laiku jākoncentrējās ir uz to pludiņu. Un tad tu pārliec to auklu, jā, lai viņa neiet atkal tur vai nu straumē. Tad tu vari ielikt iekšā auklu straumē atkal, jā, un tā aukla viņa spiež iekšā straumē, un to pludu arī līdz ar to velk uz to pusi. Nu, te ir tādas visādas features ir. Šodien nav, piemēram, vēja, jā. Ja būtu vējš, tad vēl vēju var izmantot sev par labu. Bet tad ir jāskatās, kurā krastā nostāties. Ir tā, kad, piemēram, šodien no tā krasta copēt šeit ir ļoti grūti, tāpēc, ka būtu tāpatās jāpludina vai pa šeit, vai pa to mazo atstraumīti, kas pretējā krastā ir. Bet ja būtu pareizais vējš, ka varētu nostāties otrā krastā, un ir tādi gadījumi, ka ir izdevīgāk iet otrā krastā, mest uz šeieni vis tālākā distancē, vējš iepūš iekšā to buru uztaisa, un tu precīzi noturi tur, kur tev vajag. Un tā kā tā pludināšana ir tāda, neliela fizika arī, un tā ir baigā feature, jā. Nu, protams, ja tu vēl noķers zivi, tad ir vispār izcili. Tāda ir izcili. Nu tā, šitā te man sanāca. Viņa apakšā rekurtēja cilpiņu, viņš domāts ir kā slīdošais pludiņš visticamāk, jā. Tu vari te piekabināt klāt un viss, un tad met iekšā. Bet straumē īsti tas nestrādās, jo pludiņam jānostājās šādā veidā. Un te jābūt ir tai pirmai no auklas, pamata auklas tam vilcienam. Un es parasti lieku šeit vienu silikona tādu, vai to nipelīti, un tad arī šajā vietā. Nu, apakšā pats par sevi. Ja neuzliek te pa vidu vienu, tad to pludiņu piecērtot strauji, viņu lauž kopā. Pie iemetiena tālāka, stiprāka, tur var sadākt šmucīte. Nu tā. Nu jāiet tagad svarot ārā, jāliek svins klāt, jāskatās, cik viņš varēs panest to svaru. Kāpēc raudas, kāpēc teibas un kāpēc tā visu laiku pludināšana? Lieta tāda, ka tie, kas šobrīd ķer vimbas, viņi visi galvenokārt uz fīderi. Un tur, kur uz pludu kāds ķer tās vimbas, viņi ķer visticamāk kaut kādā ventā. Jā, noteikti tā ir venta. Lielupē es nezinu, vai uz pluda kāds ķer, tur parasti visi fīderisti sēž. Bauss kā lielupē, nu, kas ir Kalnsiems, tur fīderisti. Lielupē pie Bauskas, tur droši vien ir, un pēc tam aiziet mūsu mēmeli uz augšu, tur pludinieki, jā, tur arī visādas skaistas vietas ir, un arī tur tas viss notiekās. Abava tieši tāpatās. Šobrīd, arī uz pluda tur varētu, vai ne? Bet vienkārši vimba nav ienākusi iekšā. Es domāju, ka vimbai vēl bišku par ātru. Pēc divām nedēļām tad var sākt jau koncentrēties uz vimbām. Nu, ko es arī darīšu. Un pēc tam līdz pusmaijām pilnīgi noteikti vimbas var klaplēt tikai tā. Nu, to arī es darīšu, ka es viņas līdz pusmaijām arī zvetēšu laukā. Bet tur jau vairāk prieka pēc nekā ēšanas pēc. Šobrīd aprīļa sākumā, nevis marta beigas, aprīļa sākums, tad, kad ir tas ūdens augsts, nāk iekšā rauda teiba upēs. Un tad jāķer tās zivis, kas ir pēc tā brīža. Es jau neatteiktos, nav. Laikam acīm redzot, arī šeit tas augstums ir iedevis savējo niansi un korekciju, līdz ar ko arī tā zivs noteikti nav aktīva, un viņa negrib īsti ēst. Tas no plus 20 uz mīnus 2 grādi, tā kardinālā
svārstība temperatūras, es domāju, ka katastrofāli ir ietekmējusi jebkuru dzīvo radību, tā skaitā arī mūsu cilvēkus, jā. Mēs noteikti vakardien no rīta, vai pareizāk šodien no rīta, jā, ik viens pieejot pie loga, negribējām redzēt, ka mašīnai virsū ir ledus kārta ar sasulušu sniegu, jā. Es atvainojos, tu gribās to pavasari. Bet pirms gada, redz, martā lieldienas, kad bija lieldiena un jā, brīvdienās, tad savukārt pirms gada bija arī pilnīgs sniegs, 5 centimetri sakrits, tā kā šitas ir tikai viss normāli. Ja paskatās arī koku zaros, tad ievām pumpuris aplauka. Es domāju, ka tagad uz nedēļu pusotru tas viss būs piebremzējis, ja vienīgi neuznāks atkal siltuma kaut kādas vilnis, jā. Un tad, kad sāk ievas pumpuros plaukt, tad zinām, ka sapaliem sākās nārsts, jā. Tad atkal aiziet sapaltēm. Nezinu, es jau kāds 5-6 gadus laikam sapaltēm esmu diezgan spēcīgi izlaidis, bet, kas zina, var jau būt tās, ka sapaltēm arī atgriezīsies manā dienas kārtībā. Uzbūru baigo maģiju, ņemot vērā, ka viņam nav virsū tā kā veikala pludiņiem sarakstīts, cik viņam tas izsvarojums ir. Rekur es uzliku skrotiņas, un skrotiņām ir atkal savukārt, ja var tam ticēt, rekur virsū svari ir, uzliku 2,9, vienu 1,25 un vienu 1,8. Tas nozīmē 6 gramus lāsīti uzlikšu virsū. Es domāju, ka būs baigi labi. Tūlīt paskatīsimies, kā ar 6 gramiem lāsīti strādā. Tur atkal ir savas nianses, kā man patīk ķert tos sapalus. Citi ķer uz wobleriem. Šobrīd jau aktīvi ķer uz woblerīšiem sapalus, ja? Un es nezinu, uz ko vēl. Tur arī uz pludināšanu noteikti ķer uz baltiem tārpiem, ķer uz gaļiniekiem. Ja? Tā kā viss ar sapaliem notiek. Bet man sapalu cope vairāk asociējās ar spārēm, ar burbulīti, ja? Tādām lietām. Vēl jau atkarīgs arī viss ir daudz no ūdens līmeņa, kurā vietā kas notiekās, tā kā grūti jau ir teikt. Redz, tagad es te jau esmu, cik izšvidzinājis, jā, izlaidis. Nepiesakās. Bet, jācenšās. Jādrebina un jācenšās. Ir, zivs man ir. Redz, kā pavilka. Es te stāstu. Un beidzot es zivi noķēru. Un tā viņš tas klejo tas āķis. Un, redzi kā, kāda smuka teiba. Tu skaties, ne? Tu tik skaties, kas pa skaistu teibu. Smuka teiba, Šitais tak ir riktīgākais teibinieks. Lieliska zivtiņa. Lieliska. Perfekti. Nē, es neiešu laikam pagaidām vēl barībai pakaļ. Pamēģināsim vēl tāpatās pašvidzināties uz pat tukšo. Es tiešām saku, es neesmu radis. Ir visādas teorijas par to barošanu, un viena no tām teorijām ir tāda, ka vietējie čaļi saka, viss kaut kas ir izmēģināts, ja? Bet rezultātā tomēr bez barošanas sanāk labāk. Ir bijis tā, ka tu baro, ir viens čalis, kas arī viņam vienreiz sanāca ar barošanu, un pēc tam, cik viņš nav mēģinājis, viņam nekad nav sanācis ar barošanu vairāk neko noķert. Un tad es viņam teicu, neviens normālais čalis šitien vietējais nebaro tās zivis. Un līdz ar to viņš arī vairs nebaro. Un brauc tad, kad viņas ir. Tā bija tāda viena ekskluzīva reize, kad tas izdevās. Bet tā, principā tas nestrādā. Bet, varbūt tas es saņemšos. Tagad, kad es esmu noķēris zivi, tad es laikam vēl bišķītiņu pamētāšu. Bišķi pamētāšu, un tad jau var atkal varbūt tās eksperimentēt tam barībām. Kas var būt lieliskāks par šo, vai ne? Kad tu tin, un pat viņa pret to straumi šķērsām tās zivtiņiet. Es nezinu, kas tur galā ir. Vai tā ir teiba, vai tā ir rauda. Tā ir skaista rauda. Tā ir ļoti skaista rauda. Ja šoki, kā teiktu īsti latvieši, jāpšokē, laikam vien būs jādara tas, ko es saku, ka jāuzjauc barība. Iespējams, ka tad būs druscītiņ labāks rezultāts. Jo tā zivs te ir,
bet viņa nekoncentrējas vienu vietu, un es nevaru to visu laiku periodu noturēt tajā vienā un tajā pašā vietā. Tā kā vien ir jāiet pakaļ barībai. Pamēģināšu. Ko ne? Nu, iespējams, ka kādam tas var likties smieklīgi, bet ja tu nezini, tas ir mans gadījums. Ja tu nezini kā, es skatos Normundu Grabovski. Neslēpšu, jā, es viņu skatos, man patīk viņa tie garie video. Un viņš ļoti daudz runā par barībām, ko un kā, un tad parasti arī viņš tur stāsta par tām barībām, cik daudz un ko. Es barības nejaucu vispār nekad un nekur, jā, man nav tādas barības. Jo upē es parasti ķeru bez barībām, līdz ar to es nezinu. Bet tās proporcijas parasti, ko sauc, tas ir 1:3, 1:2, kaut kur tā, jā. Cik tas ir? Jūs zināt, cik spainī ir iebērts iekšā kilogrami zemes. Ja uz pakas vai uz spaiņa nav rakstīts, cik virsū, kā tu vari zināt? Un tāpēc es šoreiz paņemšu svariņus un paskatīšos, cik tad ir tie kaut kādi 2 litri ar barību. Nu tā, šeit ir 2,700, jā, 2,5 kilogrami iekšā zemes. Un te man ir nepilna paka ar barību, un te ir 500 grami. Tas nozīmē, ka 500 grami vajadzētu kaut kāds, 2 kilogramus, piemēram, jā. Tas nozīmē, ka šitien te, šito zemlieko var nobērt nost. Nu tā, te būs 2. Nekas, lai tā zeme ir vairāk. Augsts ūdens, viss te ir tā kā vajag. Nu ir viss šādā veidā, piemēram, es taisu barību jaucu iekšā, vai ne? Tas gan ir smieklīgi, ka šitā var, vai ne? Nu, kur man ir kaut kāds universālā, es pat nezinu, kurā brīdī es pēdējo reizi šito esmu vispār licis kaut kur, kam es viņu pirku, vai tas nebija vēl ziemai, un tā man mājās viņa arī palikusi. Kā šitai barībai man patika pagājuši gadu līņus ķēru. Līnis, jā. Un tiešām viņu saroja klucīt. Viņa ir tāda, ka viņa laikam bez piemaisījuma īsti tā pa tiešo nevar. Viņai vajag kaut ko klāt likt, jo pretējā gadījumā viņa ir tāds, reāls. Tu paņem, un viņa ir bumba vai tāds klīsters tā kā. Viņa nav drupena. Nu tā, tad droši vien vajadzētu ar šito te, kā viņu sauc, ar mikserīti. Kas man nav, protams, kā normālam čalim. Zini, kāpēc, lai man būtu mikserītis, jā, un kaut kādas tādas lietas, ja es to ikdienā nenodarbojos. Dēļ tās vienas reizes tagad kaut kādas mikserīšas krāmēt un likt. Tā, es domāju, ka lapu varbūt tās arī var izmest ārā. Viens ir skaidrs. Drusītiņ pa daudz ūdens. Un zini, ka zupa tev sanāk. Tās gan ir fakts. To es savā mazajā jaukšanas karjerā, šitās barības jaukšanas karjerā, to es gan esmu nosacinājis, ka tā tas ir. Tad veidojās diezgan liels klīsterītis. Te strauma ir. Tā kā. Jā. Jā, mazgā. Nezinu, viņa saraus varbūt tās bišķītiņ vairāk kopā. Jādod ir tai zemē savilkties. Un tad pametīšu iekšā jau noliktajās koordinātēs, kur man vajag tās bumbas. Ne tālāk, ne tuvāk. Bet smaržo. Smaržo gan reāli labi. Neraugoties uz to, ka ir diezgan daudz zemes klāt. Smaržo labi. Vai mums vajag? Vai mums, vai jums, vai man vajag pabarot upes zivi tā, kas ir wild zivs? Es domāju, ka nevajag, ne? Mājās dīķī karpu vai arī tā, bišku piedauzīšu. Un tur jau ūdens viņu to barību skalāja. Es domāju, ka šitā būs lieliski. Druscītiņ, lai
No virsmas uzliešu ūdentiņu virsā, lai lēnām viņš tur pasūcās iekšā. Viss. Es domāju, ka būs baigi labi. Nu, kamēr te vēl viss process notiek spainītī, pirms bumbu taisīšanas, es vēl pamētāšu kādas 7, 8 līdz 10 minūtes. Varbūt tās noķeršu tāpatās, un tad jau jāmet bumbas. Barība ir iejaukta, būtu jāmet viņa iekšā, bet baigā, zini, tagad stāvu un domāju, tur, kur es varu noturēt, tur īsti nav bijusi neviena cope. Un tur, kur es tā kā noķeru visas zivtiņas, savukārt tajā vietā konkrēti atkal ir baigi tālu jālaiž. Man priekšā metrus laikam kā 25-30 ir tā vieta, nu, te patās sanāk, kur varētu forši paņemt un apstādināt pludiņu, bet viņas visas paņem tur 50 metriem, vēl kaut kāds, nu labi, 45, nu labi, līdz 50 metriem tālāk. Un tagad ir tā dilēma, kurā vietā barot. Vai tur, kur tās zivs ir, vai tur, kur es domāju, ka man būs ērtāk makšķerēt. Nu, laikam vajag barot tur, kur... Pasties skaisti, ne? Prieks, kur trodies. Laikam būs jāmet tur, kur tās zivs ir. Jo, ja viņa tur ņem vienkārši tāpatās bez barošanas, tad droši vien, ka uz turieni arī jātiecās ir. Jā, baigais gabals sanāk, varbūt tās vajadzēs nostāties kaut kur tur, un tad mest iekšā, bet tad atkal noturēt nevarēs tur. Kad te viss ir tik sarežģīti. Tā pludiņa cope, nu tāda viņa ir. Ļoti precīzi jānostājās, lai tev būtu pareizā ģeometrija, un tu varētu izvadīt to pludiņu. Iešu metīšu tur tālumā. Nu, tas te kāds ūdenstārs pa ceļam ir. Spainītī barība. Un tagad jāpašļūt nedaudz ir uz priekšu pa krastu, jo tik tālu es aizmest nevaru. Izcilā gadījumā man būtu tepatās šeit smuki griežās ūdens, būtu izcilā gadījumā šeit, bet tur man neviena cope nav bijusi. Visas zivtiņas mani paņēmušas, un tas arī izskatās šeit. Man redzēt, te kā ir. Te arī viņi visi sēž, jo te ir rekur žākle, kas nostučī vai ne. Te viņi arī ķer tās zivis. Varbūt tās tāpēc arī te ir. Te rekur ir kaut kāda barība pat veca palikusi, un iespējams, ka tas ir tas iemesls, kāpēc tās zivs arī uzturās. Es sabarošu te. Mans pludiņš rekur tagad ir rekur tur. Un es te pa šejieni tūlītās iebēršu barību, un te arī sanāks. Jā, te izskatās bišķiņ savādāk, te ir tāds mierīgs un baigi griežās. Izcili, tāpēc te tā zivs ir. Viss, metam iekšā barību. Pļak. Kotletītes. Pļak. Es sākumā ielikšu iekšā 4 bumbas. Šī tādas te 4 bumbas, un tad vēl man bišķiņ paliks. Lai paliek. Tā. Un es tagad nepārcensties. Apā. Vai vajag tik precīzi trāpīt? Apā. Es domāju, ka šitā būs baigi izcili. Kamēr es te metu, rekur zars ir, un zarā iekšā viens, nezinu, 8-10 gramīgs pludiņš ir. Tā kā kāds atstājas trofeju. Ja paspēšu pirmais, tad viņu izcelšu. Jau bišķi ūdens nokritīsies, ja nepaspēšu, Dievs, viņu vai man viņu vajag. Bet vienmēr trofejas ir forši iegūt, vai ne? Vismaz man tā šķiet. Nu, es pārcēlos druscītiņ uz to vietu, tur, kur baroju. Jo te, sanāk drusciņ tuvāk arī mest iekšā, un tas viss ir pārskatāmāks. Krietni. Un, atnācu šeit un domāju, mums baigi tālu jālaiž, neredzu, kas kurā vietā notiek. Tad paņēmu, atnācu uz šejieni, ko domā, pirmais metiens, kādu metru palaidu. Un man uzreiz ir galā zivs. Tā tukšs izmucis viens bija. Un galā zivs ir. Un tad,
To nu ko? Re, kur vēl viena zivs? Ai, cik šitie mazi ķēmauši ir. Nu, riktīgi, nu tādi diegi, ka vienkārši ārprāts. Nu, acīm redzot, tā barība jau ar iepriekšēju iestrādi, jo šeit, ka te viņa strādā. Te ir iepriekš barots, es domāju, tāpēc te tā, zini kā, ar ļoti mazu intervālu varēja noķert pāris zivtiņas. Tā, kaut kas paņēmis niknāks bišķītiņu. Nu, kas tas būs? Hei, tas laikam ir čalītis. Tas laikam ir čalītis. Tu skaties, kas pa čalīti paņēma. Ok, tu! Redzējies tu ko? Šito jau nedrīkst taisnā kātā celt ārā nemazām čalīti. Šitas čalītis. Apā! Paskaties, kas pa smuku čalīti. Ojo, Haidi. Mans pirmais šī gada čalītis. Redz, šitas ir 100% uz barību atnācis. Nu, kādi 32, šitam varbūt būs līdz 35 centimetri. Kāda viņam šaufele, var iedomāties šitāda te. Zini, kā sapalu no alanta var atšķirt? Iebāžot pirkstu mutē viņam. Sapalam rīklē ir dzeloņi. Tādi. Un iebāžot iekšā, tu tā ponkš. Un tad tur viss tur saspiežās. Tā, šito mēs ieliksim šeit iekšā. To es nezinu, vai uz mājām ņemšu. Man pret sapaliem kaut kāda īpaša mīlestības, nezinu kāpēc. Skaisti, es esmu lovīgs tagad šodien pret sopīti jau. Nu, sapals gan ir atnācis jā uz piebarošanu, tur nu gan ir fakts. Nu ko, liekam vēl vienu mazo draiskuli šiciku virsū un aiziet met tālāk. Ir baigie sūdi. Ja tev apmēram 15 minūšu laikā, es tagad nefilmēju vienkārši, ja 15 minūšu laikā notiek kaut kas šitāds, jā, tad, protams, ka man beigušies ir visi ūdenstārpi. Tie 20, kas man bija, ir šitien patās tā laid smuki, tā punkš un kaut kur tur. Tikai tā tiņš. Un tas var izskaidrot, es no tā stūra, tad, kad tur copēju, vienkārši tu tik tālu nevar redzēt to copi, jo tas pludiņš peld, un viņš nostājās šitā. Un viņu pa straumēji tur koncentrējies, viņš tā vienkārši un šitā, viņš pat nenogrimst īsti. Un ja tu to copi neredzi uzreiz, tad tu nemaz nevari piecirst. Nu tā ir. Bļāviens, ko man tagad arī man jāiet lēkā lasīt vēl šiciki. Eju lasīt šicikus. Nu es te. Zini kā, ir periodiski kaut kas ķerās, tad neķerās, tad ķerās, tad neķerās. Iežvidzināja bumbu iekšā. Un zini kā, es te trauciņā man tik cik te ūdens tārpiņi man te palicis, tik te palicis ir. Visu laiku, zini kā, paksties ar viņiem, jo viņus te grūti noķert, ir saķert, sadabūt te kaut kur upes krastā, un tad pa vienam lietas virsū, un bļāviens, un tādu bedri noķēru, zini kā, nu tā kā neņem vairāk, jā. Es pat jau te sāku jau domāt, nu kas te notiekās, varbūt tās, zini, kaut kas te mēnesis atkal sāk saules aptums un vētra, vēl kaut kas. Izrādās, kas ir, viņiem kumosu vajag lielāku. Viņiem jābūt tādam, riktīgi normālam gaļas gabaliņam virsū. Un pretējā gadījumā tā copi nesako. Uzliku uzreiz 2-3 virsū, zin kā, pankš vienu noķēru, nu nevar būt. Paņēmu vēlreiz 2-3 virsū, bankš vēl vienu noķēru. Skatos, buņģiņā paliek mazāk tārpu. Nē, davai, samazināšu apjomus devas, zin kā, nav ko čakarēties. Uzliec vienu virsū, viņš tur tirinās, zini kā tāds viens mazs sprāgonītis. Viss, un ar to ir cauri, un neņem vairāk. Saprot, pludini, uzliec vēl vienu, tur viņš, viņš izšķīst, paliek tikai tur tā galva un tā mazā gaļiņa virsū, no ādiņa pareizāk, un neņem. Un tad uzliku, es domāju, jau kaut kādu brītiņu, zini kā, 1, 2, 3, bļāviens, piespied, vai arī iet pa zemi tagad. Bet izskaties, ka piespieda bišķītiņu. Un viņi galvenais tik maigi ņemtu, ka vienkārši ārprāts. Tu pa gabalu vispār to nevar redzēt. Nu, tur
tas ir tikai un vienīgi šitā te, kad tev acu priekšā pludiņš, tad tu vari pamanīt to copi. Viņš tā vienkārši tik maiga tā copīte ir. Vai vispār viņš nostādās šitā, un viņš acīm redzot tā zivtiņa pati peld pa straumi atpakaļ gaitā. Nezinu, kas tur lejā notiek, kā viņi to visu izdara. Bet tur kaut ko viņi tur apakšā bur, es nezinu, kādā veidā viņi to tās zivs bur tur apakšā. Un pludiņš nostājās, un viņš pat neiegrimst. Es saku, tāpēc nav brīnums, ka es no tālā metiena vispār pat nevarēju redzēt to pludiņu, ja, ka viņš tur kaut kāda cope būtu. Redzu, to kumosu tagad ir tā, nekas viss jau man arī gribās jau finišēt. Tā kā šodienai visticamāk arī pietiek. Bet, jāsaliek visi tie pārēji atlikušie šiķiki virsū salikt tā, lai ir, zini kā. Ja tur kāds sapals, tad viņš zina, ka peld garām, tad uzreiz pankšu virsū metās. Vai arī vimba. Vimbai arī patīk kumosiņš uz āķa, zini kā. Un tad tu uzliec to kumosiņu virsū. Tad iespējams, kad arī kāda vimba paņem. Bet redz, nav, vimbas nav, jā. Vimba jau arī provocē tas zaļais āķis, zini kā, un ūdenstarps ir tāda dabīga tāda ēsma ir. Tā kā tur jau visas zivis kožās virsū. Ja es vēl vimbu noķertu, tad tas būtu full house šodien pilnais. Tā es savu strītu, kā tur ir pokerā strīts, jā. Un tad, kad visas kārtas pēc kārtas, jā. Un full house, es nezinu, kas ir 3+2 vai kā tur ir. Tad vienā gadījumā, ja es noķertu visas 4 zivis, tad tas būtu tas pokerā tas teiciens, jā, vimba, sapals, rauda un teiba. Šobrīd man ir tikai 3 no viņām. Un, tad man būtu pilns arsenāls. Tā. Nezinu, kas te man sanāca, bet kaut kas ir paņēmis. Kaut kas ir piekodies, tikai jautājums, kas. Uzminiet, kas. Full house. Man būs full house, ja es viņu dabūšu laukā, man būs full house. Pilna ķesele, tam būs pilna ķesele. Un galvenais, kas? Šitā ir tāda smuka. Šitā ir tāda smuka, klausieties. Kāda balta. Oi. Kas tām vimbām ir? Ko viņas šitā te? Viņas nokrīt, jā, zemē, un tad viņas paliek uzreiz netīras. Tām vimbām vienmēr tā ir. Visi tie foto, kas ir sataisīti arī sociālos tīklos, viņi vienmēr tādi ir. Tu skaties, full house. Es esmu izpildījis šodien vispār visu, ko var izpildīt. Labi, tā ar vimbām redz šitā notiekās. Viņas ir tādas zivis, kuras māk uzmest kūleņus. Tās ir tādas zivis, kuras māk uzmest kūleņus. Neticīgie, šicik neticīgie. Tur šitā var tā, visu var, jā. Bet šiciks tomēr ir, redzi, kāda baigā štelle, ne? Jāteic. Tā vimba ir piezveja. Ja es esmu atnācis ķert raudu, teibu, sapalu, tad vimba šajā gadījumā ir bonus. Smugs bonus. Ko? Man rekur ir palikuši cik? 1, 2, 3, 4, 5. Es teiktu 4,5 ūdenstārpi, un tad ir viss šluss. Un šitas ir tas, kurš pats pēdējais pieķērās un ierīja iekšā dziļi. Redzi, kā īsnībā nepagāja te nemazām ilgslēs, ka es viņu noķēru. Izcila cope. Man nemēdz būt laikam neizcilas copes, jā. Kas ir? Mērķis bija uzstādīts, noķert teibu, raudu, sapalu, vimba piezvejā. Super, man tas viss izdevās. Es noteikti esmu guvis pārliecību par to, ka barība ar zemi sajaukta kopā dod rezultātu. Par pludiņu mani atzinumi un secinājumi, kas ir Rāznas brekšiem sataisīts,
Jānis, ja klausās, tad es tev varu vienkārši uzslavēt. Ļoti, ļoti uzslavēt. Man tāda nelaba aizdoma, ka īstenībā Jānis Kupra, viņš ir uztaisījis pēc mana lūguma, jo es pagājuši gadu prasīju, vai tev ir tādi pludiņi, kas paredzēts traumē. Viņš teica, nē, es taisu tikai brekšiem. Tad rekur ir viņa uzražotais pludiņš, maksā 8 eiro, es 3 gabalus nopirku, jā, viņš atsūta, plus sūtīšana sanāca 4 eiro. Tā kā atsūtīja visi baigi skaisti, jo viņš ir ekscentrā. Man šķiet, ka šī te antēniņa, kas ir, tā ir spalva un viņa sanākusi ir šķība. Nu, ja paskatās, viņai forma ir šķība. Un vēl kas ir iznācis, ja skatās no paša gala, tad viņš arī vēl šeit ir ielikšā, iedūries tajā, es nezinu, korķis vai kas tur ir, kas tas pa materiālu ir, ja? Vēl tur ir šķība iekšā. Un tā forma ir ieguvusi perfekti. No šitā te viņš straumē nostājās, ja? Un tur to svinu lejā. Izcili, es teikšu izcili. Labi, tas ir pa pludiņu. Šito būs žēl noraut. Šitam godam jākalpoja. Līdz uzvarai. Tā, kā man tik tagad manam lomam portajam klāt. Tā, lai būtu skaidrs, ko es esmu noķēris. Ko es tu sadarīju, nepareizi izdarīju. Uzliku tur, kur vajag makšķēt. Tā. Tā neuzkap virsū. Kā jums šķiet, realizācija kāda ir? Man liekas, ka vairāk kā labi. Es domāju, ka šis ir izcili sapals, vimba, 2 raudas un teibas. Nu, perfekti. Ar 40 apmēram, kaut kur 40 šiciki man bija. Es domāju, ka būs jācep. Būs jācep. Es zivis ēdu. Teibas es neesmu ēdis absolūti precīzi gadu, jo reizi gadā tikai viņas es ķeru, un tas ir pavasarī, ja? Kad var noķert normālu daudzumu. Un tāpēc arī viņas uzceps tieši tagad jāpēd. Bet sapals tas ies brīvībā. Vimba droši vien arī aizies uz pannas. Tā kā paldies jums, ka noskatījāties līdz beigām. Es ceru, ka tiksimies nākamajā reizē, jo šī nav beidzamā pludiņa cope, vēl ir jābūt vimbām kaut kur pa vidu. Ja man sanāks vēl laši, tad arī vēl laši, bet vimbām vēl ir jābūt. Nedēļas 2 līdz 3 tāda būs. Viss, čau!